Esmu Jānis Šneiders, esmu dzimis Naudas Tukumā, studēju Jaņu Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā un Latvijas Mākslas akadēmijā, bakalaura grādu ieguvu glezniecībā un maģistrā vizuālajā komunikācijā. Šie 4 darbi ir gleznas. Tās ir gleznotas uz koka dēlīšiem, kas ir apvilkti ar linu, gruntēti ar želatīna un krīta grunti, slīpēti. Zīmējums ir veikts ar zīmuli un lineāli. Tas nevar brīva roku. Un pēc tam pa virsu ir plāni klāta eļas krāsa, tā kā to zīmolu redzēt cauri. Tā ir tehnika, ko sauc par lazēšanu. Un šie darbi ir daļa no sērijas, ko sauc par vieta. Un tā sākās bakalaura darbā jau pirms 4 gadiem. Kā noslēguma darbs. Sākumā tas bija mans mēģinājums atteikties no visa, ko es iepriekš zināju. Es biju mazliet vīlies reālismā tajā laikā. Jā, var mūžīgi pietuvoties kaut kam, bet es nekad to nevaru noķert. Un tas bija mēģinājums sākt no gala, izmantojot visu to brīdi, kas man šķita vis tādi primitīvākie, iespējamākie elementi telpas atveidei, kas ir viena punkta perspektīva, frontālā saukta. Un virsma, un kā tā virsma kustas, respektīvi, kā rūtiņu režģis, kas aiziet tumsā. Viens pats būtu kā tāds klusums, kas neko nesaka, tā kā tāds mierīgs ūdens. Kad kaut kas sāk kustēties, tad es sāku runāt, un sniegt kaut kādu informāciju par telpu, telpiskām struktūrām, un uzreiz sāku raisīties asociācijas. Viena no svarīgākajām lietām šajā sērijā ir tas, ka nekam no tā, kas ir attēlots, nevar saprast mērogu, jo nav nekā uz ko atsaukties, nav nekādas sērkociņu kastītes blakus noliktas, kur varētu salīdzināt, cik liels tas viss ir. Kā tie varētu būt tūplāni vai kaut kas, kas ir uzņemts no lidmašīnas vai no kosmosa. Piemēram, tas darbs, ko sauc par runa, kas ir gaismas laukumiņš tumsā. Tas varētu būt kaut kas uz skatuves notiekošs, vai arī caurums šīferi jumtāts, ar kur šaujas saules gaisma un veidojas mans gaismas laukumiņš. Un šī darba nosaukums ir zemesvītre, atstarpe zemesvītre. Un to var asociēt ar aizu, kas ir piemērs tam emocionālajiem skatījumam uz telpām un telpiskumu. Piemēram, 2 cilvēku starpā izveidojusies aiza. Tā pati viena punkta perspektīva ir kaut kas absurds savā ziņā, jo pēc tās perspektīvas likumiem visas līnijas, kas ir paralēlas, kaut kad satiksies vienā punktā, un tad arī šī aiza savā ziņā kaut kad tālumā, tīri šajā darbā, satiksies sateku punktā, kas man liekas arī tā mazliet romantiska perspektīva.